Dāmas un kungi, Agnese Rakovska un Raimonds Pauls. Sagaidām Rakovska. Septiņos. Ko nu darīt, kā nu būt? Labvakar. Labvakar. Palkungs, labvakar Agnese. Kas pa kombeni? Bravo. Palkungs, kā jūs pats vērtējat šo savienību? Nē, viņa man pārsteidz jau vairākus gadus atpakaļ, toreiz, ka viņa atnāca tur uz vienu televīzijas pārēju. Jā. Es tikai atceros no to, ka visiem muzīķiem mutis atvērās. Viņi nesaprat, kas tur ir atnāca. Nezinu, kāpēc? Nezinu, kādiem dēļ. Saka, Agnese. Tu nevar saprast tev acis, kad ir vaļā, kad ir cieta. Jo baigi nekas nemainās. Es pati vēl neesmu pieradusi. Ok, sakosim uzmanīgi līdzi. Tad 30. oktobrī šeit pat Dailes mūzikas namā koncerta programma jūsu abu divu izpildījumā, kas kolosā. Sadarbībā. Neaizmirsti mani. Kas ir tas, kas man nav jāaizmirst? Vai man jūsu Palkungs nav vajag aizmirst, vai Agnesi sākt atcerēties? Man? Cik gadus es esmu skatus jau? 60 gadus. Ne? Tāpēc es esmu visu, ko pārdzīvojis, man tā frizūra sevišķi neuztrauc. Nav tik traki, tikai uz pusi vairāk, kā man vispār gadi. Un tie visi man vēl nav bijuši uz skatus. Bet, Palkungs, man viens tāds jums ir jautājums. Tagad jums ir parādījies reāls konkurents, Raimonds, ja, kas iespējams vienā brīdī izkonkurēs. Jo līdz šim, ja dzird vārdu Raimonds, tad uzreiz ir skaidrs, kas būs nākamais vārds aiz Raimonds. Jūs domājat pa Vējoni vai... Pa Bergmani? Bergmani, jā. Es vairāk domāju pa Vējoni. Tad ir Raimonds Macats. Jūs pa viņu domājat, ja? Pa Macatu nē. Es gribēju, par cik tagad tik daudz mans vārds tiek, ne jau mans vārds tiek locīts avīzēs. Starp citu, tā ir arī mana sajūta, ka tas tomēr ir jūsu vārds. Jā. Jums vajadzētu paskatīties, vai... Es viņu gribu mainīt, jo man ir dzimšanas kad Kristība baznīcā, ja Mārtiņa baznīcā, man ir otrs vārds Ojārs. Bet tad, kad es uzzināju, ka Ojārs ir Rubenim vārds, es to arī nevaru lietot. Tagad man būs jāpaliek pie vecā. Jā. Bet kā jums acīm redzami sanāk, ka jums ir 3 vārdi un nav neviena uzvārda? No tā ir, jā. Raimonds, Ojārs, Pauls. Varbūt jūs varat kaut ko vēl uzvārdu. Man bija draugs Vilnieks, diemžēl viņš nav Alnis Zaķis. Jā. Ar nekad neviens nezināja. Varbūt abi. Nē. Jā. Kā jūs uzskatāt, Vējonis pārņems? Vējonis būs tiešākā asociācija vārdam Raimonds, vai tomēr 60 gadu skatos ir 60 gadu skatos? 4 gadi pilī tur tumsā jau, vēl jau nav izvilkt. Labāk uz skatu nekā politika, man liekas. Tas ir, es no savas pieredzes to saku. Tāpēc es tam visam esmu gājis cauri un tomēr skaidrs, ka skatu ir numur 1. Tas ir politika, tā ir tā. Vienu tādu augsti intelektuālu jautājumu gribētu šaut ārā. Jā. Kāda ir pamata atšķirība? Es ar kā skatu vai. Nē, pareizi. Kaut kāda līdzība ar teātri jau ir. Tu diezgan stingri, jā. Ar tādu pavāju. Jā. Nu, diemžēl, jā. Diemžēl.
Kā tu iepazinies ar Paulu kungu un kā jūs nonācāt pie tā, ka jums ir tāds kopprojekts? Bet, zini kā, es uzreiz varu teikt, ka mēs sarunājam Paulu kungu, viņš gan nezina, ka mēs sarunājam. Tu vari teikt pilnīgi atklāti visu un droši, un tas jūs turpmākai sadarbībai neko nedarīs. Un arī tas, ka viņš tagad papliķēja rokas, tas nav tas, ko varēja padomāt. Nē. Un arī berzēšana neko nenozīmē. Tas nav. Ja tas būtu Bergmanis, Raimonds, tad šis žests būtu tāda zīme, ka beidz. Man tad jau jācielā bruņurupuči. Jā, tas ir ātrākais veids, kā tikt valdībā. Tur jums ūdens ir jau nav. Kas? Tur ūdens ir jau nav. Jā, droši. Es nav uztraukumu, ka iedzert. Tas Raimondus vieno. Jā. Agnese, tā tad. Nu stāsti, kā bija? Es atceros tev dienas ļoti spilgt. Man pazvanīja pa telefonu Svetlana Rudzīte, un viņa aicināja man piedalīties krodziņā pie Paula. Un es domāju, kas tas par Paulu, un kāds Pauls, un kam ir krodziņš? Nu, tā kā, es domāju, ka Pauls kāds cilvēks, kam pieder krodziņš. Viņi tikai zināja vienu lietu, Trijāls parks. Un tad izrādījās, ka tas ir pats meistro Raimonds Pauls, un tad es iepozēju kādu stundiņu. Jā. Ko zvanītājs pa to stundu? Agnese, jūs vēl esat? Agnese, es atvainu, Agnese. Nē, bet tajā brīdī, ka es sapratu, ar ko man ir darīšana, tad es centos tā, jā, protams, ka var. Jā, es ļoti priecāšos piedalīties projektā pie Paula krodziņā. Bet patiesībā es biju ļoti uztraukusies, un es biju pilnīgā šokā. Nu, tas bija šokējoši man personīgi. Jā. Nezinu, kuram vairāk mani viņa. Pavisam nedaudz atgriežoties pie tās asociācijas, un vai ir mainījusies cilvēkiem asociācija, ja mēs viņiem sakam Raimonds un dažādus citus atslēgas vārdus. Mums ir neliels video, mūsu speciāla korespondents Eriks Palkonieks bija izgājis ielās, lai pajautātu cilvēkiem, kāda ir viņu asociācija, dzirdot jūsu vārdu. Kā viņam gāja, to mēs apstīsimies tagad. Labi, neko nedzirdēs. Nevar zināt, tā lūdzu video. Raimonds, maestro, komponists, jaunais vilnis, klavieris, Laima Vaikula. Vai visiem šie vārdi asociējas ar to pašu, ko mums? Iesim noskaidrot. Uzspēlēsim tādu nelielu spēli. Es saukšu vārdus, jūs saucat tas, kas pirmais nāk prātā uzreiz. Ja? Pamēģināsim. Raimonds. Vīrietis. Maestro. Raimonds. Jaunais vilnis. Igors Krutais. Komponists. Nikolajevs. Klavieris. Instruments. Laima Vaikula. Dziedātāja. Timrot. Nezinu. Paldies. Raimonds. Pauls droši vien. Maestro. Nu, arī Pauls. Jaunais vilnis. Nu, Pauls. Klavieris. Arī. Komponists. Pārmaiņas pēc var kādu citu nosaukt. Piemēram. Raimonds. Pauls. Maestro. Pauls. Jaunais vilnis. Pauls. Klavieris. Pauls. Komponists. Pauls. Laima Vaikula. Dziedātāja. Prezidents. Daudz prezidenti ir bijuši. Raimonds. Raimonds. Pauls. Maestro. Pauls. Jaunais vilnis. Labi, kaut kas cits. Igors Krutais. Klavieris. Pauls. Komponists. Pauls. Laima Vaikula. Raimonds Pauls. Prezidents. Vējons. Maestro. Pauls. Timrot. Pauls. Zebra. Pauls Timrots. Tigls Raimonds. Kas? Tigls. Kas tas ir? Ok, labi, paldies. Labi. Veiksmīgi. Lūk, pēc kura bēgdams no Raimonda tāpat nekur neaizbēgs. Eriks Palkonieks speciāli
pusnakts šovam 7.